mēs vienmēr runājām, un arī jau šeit ievadvārdos runājām par to, cik mums ir jābūt bijušiem drosmīgiem un spēcīgiem. Jā, un jānes daudz upuri, lai šī valsts varētu 106 gadus pastāvēt. Mana vecā tēva brālis neatgriezās no Ziemassvētku kaujām. Mans vecais tēvs uzauga bez vecākā brāļa, mana vecā tēva māte kopā ar pārējiem visiem viņu apglabāja brāļa kapos. Viņa dzīvoja bez savu dēlu, mans tēvs dzīvoja bez savu tēvu, es dzīvoju bez savu vecā tēvu, mana tēva māte dzīvoja bez savu vīru, jo viņš arī krīt karā. Viņa brālis savukārt dzīvoja tālā Sibīrijā, līdz izties, ka savus ir kā grēks par to, ka cīnījās par Latviju. Un tā mēs varam katrs mēs varam atsaukt atmiņā mūsu ģimenes, mūsu dzimtas, kur kāds kaut ko ir ziedojis. Lai slava tam, 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 tam mūsu tavim. Un arī tiem, 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 tiem visiem pārējiem. Un arī tiem, tiem visiem pārējiem. Mums apkārt tiešām tik daudz talantīgi un zināmi cilvēki, kuri arī noteikti būtu pelnījuši šeit atrasties. Bet šis gads tiešām ir bijis ļoti piedzīvojumiem bagāts un īpašs. Bet pirms pāris gadiem man mamma saņēma šeit apbalvojumu, un tad es saprotu to, ka laikam jau mēs dzīvē darām kaut ko pareizi, un tās ģimenes vērtības tomēr palīdz šobrīd man savu darbiem sasniegties pie saviem rezultātiem. Valsts tāda man ir, man bija teikot vadītājiem tāda valsts, nevaras ir pēc nedēļas darba bez koncertēs. Bet mans ir lielākais paldies manai pilsētai, visiem līmežniekiem. Sakarā ar citu vēl gaidām notikumu esmu satikusi savus dejotājus, ar kuriem es neesmu tikusies ar citiem 5 gadus, ar citiem 10, ar citiem 15. Mēs atkal kopā dejojam. Redzot to dzirksti, viņu uz to mīlestību, uz to, ko mēs kopīgi atkal darām, es saprotu, ka tas darbs nav bijis vēl tiks. Cilvēks ir darījis vairāk, nekā no viņas tiek prasīts. Vienalga, vai tā ir bijusi Taureņu istaba, vai tā ir bijusi Disenīte, kur kāds nesavaldīgais ir jāsavalda. Viņi bija policisti, viņi sākāja kārtīgi. Es nezinu, kad tas patriotisms sākās, bet Limbažos es esmu jau 48 gadus. Un visas tās darbvietas ir bijušas ļoti interesantas, sākot ar pašu pirmo profesionālo tehnisko vidusskolu, kur direktors bija brīnišķīgais Jāzeps Valēnis. Un tad arī sākās manas mūža izglītības ceļš, kas turpinājās un tālāk. Un kā lielākā likteņa balva man ir iespēja strādāt vakarskolā. Un Kristaps jau no mazām bērnu dienām bija tāds ļoti mērķtiecīgs, ļoti cītīgs, strādāja, mācījās, nekādi nesūdzējās. Viņam ir apbrīnojams talants, un ja jūs zinātu, cik mums īpaši tiem cilvēkiem, kam sirdī ir zirgi, cik tas ir nozīmīgs solis arī visai Latvijai, redzēt Kristapu jau 2 reizes Olimpiskajās spēlēs. Dzied, mana dvēsele dzied, caur 1000 balsīm klusi, Dievs manā dvēselē